Sākot no 50 eiro un beidzot ar kaut kādiem 3,5 tūkstošiem. Principā skaitļos, ja mēs runājam, tad no jūsu reklāmas bija plus 30% pārdošanas apjomu klāt. Mēs daudzas lietas piespēļu kārtā nācās mums uzlabot, sakārtot, par ko mēs vispār nebijām aizdomājušies. Bija 40 noslēgti darījumi, derīgie darījumi, ar ko mēs vispār varējām strādāt, ir 55%. Čau, Jākap. Čau, Nik. Prieks redzēt. Ar ko tu nodarbojies 30 sekundēs? 30 sekundēs izstāstīt, ko nodarbojos, būs grūti, bet, principā vadu akmens apstrādes uzņēmumu. Un jūs taisiet ko? Mēs šobrīd galvenais mūsu produkts ir viss, kas ir saistīts ar kapiem. Tas ir kā pieminekļi? Pieminekļi, labiekārtošana, jā, gravēšana. Super. Un es arī, cik saprotu, sāku izmēr šo uzņēmumu pagājušajā gada septembrī. Ap to laiku. Nē, pagājušajā gada septembrī es beidzu darba gaitas algotā darbā, bet uzņēmums tika dibināts un sākām strādāt 22. gadā. Okay. Un kādus rezultātus? Es zinu, ka mēs sākām strādāt martā ap to laiku. Ir pagājuši ko 3 mēneši. Un kādus rezultātus esi redzējis pēc mūsu sadarbības? Ļoti daudz un dažādus izaicinājumus pirmām kārtām. Nebija gaidījis tik labi, ka būs. Principā skaitļos, ja mēs runājam, tad no jūsu reklāmas bija plus 30% pārdošanas apjomu klāt. Darba ziņā plus 200% noteikti. Un cik darījumi tie ir? Tie ir 40 darījumi aptuveni. 40 darījumi, jā, 3 mēnešu laikā. Jā. Un tie ir reāli klienti, kas reāli tā kā pērk produktu. Okay. Tie ir apstiprinātie, jā, tie, ko mēs darām jau. Cool. Kādās cenās tas ir vispār? Un kādās ir tie pakalpojumu cenas? No līdz? Sākot no 50 eiro un beidzot ar kaut kādiem 3,5 tūkstošiem. Okay. 3,4. Cool. Kas bija tas, kā tu nonāci vispār pie mums? Kā mēs iepazināmies? Kā tas notika? Kā tu uzzināji par kaut kādiem mūsu pakalpojumiem? Principā Facebooks. Redzēji kaut kādas reklāmas? Kā es tavam kolēģim pirmajā tikšanās reizē teicu, viņš man arī uzdeva šo jautājumu, kā tu nonāci līdz mums un kāpēc. Un tad es viņam atbildēju, man apnika tas niks, kas laiku man uzbāžās. Okay. Es vienreiz uzspiedu beidzot, kad daram. Okay. Bet tā bija vērts uzspiest, ne? Izrādās, ka jā. Okay. Kādi vēl bija iegūmi? Tu teici, ka vairāk bija vēl iegūmi kaut kādas citas lietas mūsu sadarbības laikā. Kas bija tās pat citas lietas? Mēs daudzas lietas piespēļu kārtā nācās mums uzlabot, sakārtot, par ko mēs vispār nebijām aizdomājušies. Kā piemēram? Mums nebija pirms tam attālinātā tirdzniecība. Kā tāda mums nāca klienti uz vietas, mēs izrunājāmies, mums bija stends, parādījām, pārdevām, viss darījums noslēgts. Šobrīd ļoti daudz, īstenībā 90% gandrīz, mēs pārdodam attālināti. Viņi piesakās, jūs zvaniet, runājiet, un tad notiek tirgošanās ar telefonu, principā, ja? Tādu domāt, vai? Jā. Ne jau viņi online. Tā, ka viņi online samaksā, ne? Vienkārši viņi, jūs pārdodat ar telefonu, tādu domāt, vai? Ne tikai, ja mums ir parasti zvans, ja ir iespējams, tad, protams, mēs mēģinām tikties uz vietas, bet, lai taupītu gan mūsu laiku, gan klientu laiku, attālināti. WhatsApps, īziņas, e-pasti. Un es atceros, ka es redzēju jūsu kampaņas. Varbūt tu pats vari pastāstīt, respektīvi pieteicās. Es zinu, ka pieteicās tur simtiem cilvēki uz tām reklāmām. Cik no tiem, kas pieteicās, reāli konvertējās kā darījumi? To man tev precīzi jāpastās. Davai. Pastamies. Jā, Jākapam tur tādas statistikas ir. Tā kā normālam džekam pareizi ir. Jā. Man arī ļoti patīk tabuliņas. Es tādu tabuliņu cilvēks arī. Es varu pateikt, bija 40 noslēgti darījumi. Derīgie darījumi, ar ko mēs vispār varējām strādāt, ir 55%. No visiem, kas pieteicās? No visiem, kas pieteicās. Okay. Tas ir atmetot tie, kas neatbild vairāk kārtīgi, tiem, kam nepreiz dati un vispārējie. Un no tiem mēs katru trešo... Cik pieteicās cilvēki? Cik bija pieteikušies? Aptuveni 230. Okay. 230 cilvēki pieteicās, un 40 jau ir apstiprināti darījumi. Pusi bija ļoti labi kontakti, kur varēja nopirkt, bet kaut kādiem iemesliem dēļ nenopirku, bet 40 nopirku. Ok, super. Dārgie skatītāji, pirms jūs skatīties tālāk, zem šī video jums ir iespēja uzzināt, kā
mēs jums iespējams varam palīdzēt ar pārdošanu un mārketingu. Tur ir sagatavota prezentācija, kurā jūs redzēsiet jaunākās tehnoloģijas, stratēģijas un metodas, kā mēs esam palīdzējuši simtiem klientu no visas pasaules iegūt vairāk klientus, pārdot vairāk un sasniegt savus mērķus. Tāpēc, ja tas ir aktuāli, zem šī video aprakstā vai arī komentāros tu vari atrast šādas saites, kur tu varēsi par šo uzzināt. Bet tagad atpakaļ pie šīs foršās epizodes. Kas ir kaut kādas lietas, ko jūs darījāt, lai palīdzētu darījumu noslēgšanā? Ko jūs kaut kādus tavus knifi, tripi, ko tu darīji, lai noslēgtu vairāk darījumus? Triki dažādi, bet principā mēs pirmie darījumi bija, mēs nebijām gatavi. Man no paša sākuma pirmās 3 dienas bija 0 pieteikumu. Es domāju, Dievs, ko mēs esam izdarījuši. Ka nepieteicās no sākuma? Vispār nekā, okay. 0 kustības. Okay. Man liekas, ka tad sākās kaut kāda otrā diena. Pirmās 3 dienas, un tad sākās kaut kāds 1 pieteikums, 2 pieteikumi. Tad bija brīvdienas, un mums ir uzplūde pa brīvdienām. Man ir tā, ka pa nedēļu var nebūt neviens pieteikums, vai tur 2, 3. Un tad brīvdienās ir 10, 20. Interesanti. Es tie cilvēki vairāk pieteicās tieši brīvdienās uz šādu pakalpojumu. Jā, piekdienas, sestdienas, svētdienas, tur vienkārši pilns tiem pieteikumus. Kad pirmdienā atnācu, tajā pirmajā pirmdienā uz darbu, man bija kā 20 pieteikumi. Es pat nezināju, kā viņus apstrādāt. Plus vēl tie cilvēki, kas nāk tev uz vietas un ikdienas ko darbi. Yeah. Tad apzvanīju visu. Sarunājām visu kaut ko. Mēs gatavojam piedāvājumus. Jūs gatavojat piedāvājumus? Mēs gatavojam smukus piedāvājumus. Tā kā PDF-us vai kāds izstāsts? PDF piedāvājumi, jā. Tu viņus sūti kur? Es cenšos WhatsAppā, jo tas ir visātrāk. Ok. Sanāk, tu viņus sazvani, noskaidro, ko viņam vajag, un tad viņiem sūti piedāvājumu. Kas tālāk notiek? Tālāk mēs, tur īstenībā nav tikai piedāvājums. Tur ir attēli, tur ir zīmējumi, visu, ko mēs darām, akmens krāsas un visādas tur nianses. Okay. Tad mēs aizsūtam piedāvājumu, un tad kā kuram sanāk, bet principā citi uzreiz apstiprina. Tur viss labi, liekam darbu sarakstā daram. Tie, kas neapstiprina un tur sāk tā kā buksēt un domāt un vēl kaut ko, tur mēs dodam kaut kādu nedēļu laiku padomāt. Bet arī jūs piezināt vēl vienreiz, sildīšanas zvans arī veicat, vai ne? Tur pēc tam piezināt vēl pajautā. Jā, mēs pajautājam, cik tālu esam un kaut ko daram. Ok, stilīgi. Kā restīvi tagad tev tas, man liekas, kad bija tāda restīva procesa, ka es varēju iegūt klients paredzam, man liekas, tev tas arī tā ir izveidots, ka tu vienkārši vari dabūt klients, ka tev vajag, restīvi, vairāk darba, ka tev vajag. Kā tas ir palīdzējis vai ietekmējis tavu dzīvi vispār ārpus darba? Ka tev ir tāda pārliecība, ka tev klienti netrūks, tu klienti nāk, tu zini, kā viņus dabūt, tev tagad tas ir. Tāda ārpus laikam neko tas nav īpaši ietekmējis. Tas vairāk uzņēmumā daudz ietekmē. Tev nāk uz laiku klienti, tev ir stabilitāte, tu jau var rēķināt jau mēnešiem uz priekšu kaut kādas finanses, to var ieguldīt, pirkt tālāk iekārtas un attīstīties. Ok, tas vairāk ir nodrošinājis to, ka tu varēsi vienkārši attīstīt pašu to uzņēmumu vēl tālāk, ne? Jā, to mēs arī intensīvi darām. Ok, cik ir liela komanda? Mums šobrīd ir 5 algo darbinieki plus es. Un ko tu tieši dari vairāk? Principā visi, kas ir papīra darbi. Šobrīd arī ļoti intensīva pārdošana, kas aizņem. Tu vienīgais pārdod, vēl kāds pārdod? Es cenšos viens pats. Okay. Tas ļoti ok, man liekas. Protams, ir dienas, tā kā šodien, tad es nedarīju, tam ir cits. Ok. Tam ir citi cilvēki. Un tie 5 cilvēki pārstāja tie, kas reāli tos kapakmeņus taisa tā kā fiziski? Un sniedz pakalpojumu? Jā, viņi ir tie, kas gravē, zīmē, ražo, strādā piekārtām, montē. Cik ilgi vajag, lai tādu foršu kapakmeni uztaisītu tādu, pieņemsim tāds otrs akmenis, tur viss rakstīts, cik ilgi laiku vajag, lai uztaisītu tādu vienu? Nav vidējais standarts. Apmēram, vienkārši tā, lai es saprotu. Cik aizņem laiku tur? Ja no pilnīgi bez sagatavojuma, bez nekā, tad kādas 3 dienas, 4. Jā? O, cik ilgi? Kamēr viņš iziet visam procesam cauri. Man likās ātrāk. Un kad tas diezgan ilgi? Tev ir, nāk sagatavs, zaļiešanas, slīpēšanas, visu, jā. Būs kādas 4 dienas. Vai tev bija, vai tu iepriekš kaut ko biji darījis ar reklāmām, lai dabūtu klientus? Es zinu, ka tu man pošu pastāstīji, tev ir vairāk strateģiski, kā tu vēl iegūsi klientus. Bet kas ir tās lietas, ko tu biji darījis, mēģinājis, kas nebija izdevušās saistībā ar klientu piesaisti, saistībā ar mārketingu?
Un tad pēc tam tu pastāstīsi, kas ir tās lietas, ko tu dari, kas ir strādājuši. Un tas ir interesanti. Uz foršu pastāstīt. Mēs neko nebijām darījuši reklāmā. Nebija. Pilnīgi neko. Mēs uztaisījām Facebook lapu. Ok. Bet nesaistīt ar kapiem. Nesaistīt ar to, kas ir it kā mūsu pamatprodukts. Ok. Un mums klienti pirmos 2 gadus nāca, es pat nezinu uz ko, uz vecām kaut kādām iestrādēm, uz kaut kādu... Bet cik es saprotu, ir fiziski vieta, kur var redzēt, ka jūs darat to, ko jūs darat, ne? Nu, ka brauc pa ceļu. Mums ir stipri nomalē, jā, nav tā, ka tas nav ir ceļu malā un ok. kāds apstājās. Es saprotu. Nav tā, ka var redzēt, brauc pa Rīgu Liepā, es redzu, te apapmeņas liek tā un tā jāiebrauc. Nē. Ok. Jo tu sanāk to biznesu pat nopirki. Tas pat, tu vienkārši nopirki gatavu kā kaut kādu biznesu, cik es saprotu, ne? Nu, es vairāk nopirku vietu, Ok. kur, nezinu, gadus 50 jau ražo kapu. Jā, tad cilvēki zina, laikam, ka tur var dabūt, un tāpēc viņi nāca, ne? Ok. Pirmos 2 gadus mums pietika ar tiem, kas nāca, bet, ja gribās attīstīties un pirkt kaut ko iekārtas jauns un taisīt labākas lietas un vairāk, nu, tad ir vajadzīga reklāma. Ok. Un kā vēl jūs iegūstat klients? Pirmā lielā sadaļa tātad viņi nāk pie mums. Otrā mums ir izlīmētas vienkārši baltas smukas lapiņas pie kapu ziņojuma dēļiem. Ok. Pa visu Latviju? Kāda nodrošina, Pa ka visu Latviju, nē. Kā nav pa visu Latviju, ja? Pa jūsu reģi, pa kursiem, ķipa? Pa puskurzem. Puskursiem, jā. Pats to dara, vai kurš to izlīmē? Nē, es šoreiz to nedarīju, tur darbinieki. Jā? Es tieši domāju, ir arī, Izbraukājumi. es zinu, ka Rīgā ir tāds pakalpojums, kur es zinu, ka man ir viens draugs, kas pērk dzīvokļus, un viņš ir kaut kāds Rīgā pakalpojums, kur paskastīties var salikt sludinājumus. Tas ir pakalpojums. Tu maksā par katru paskastīt, kur ieliek lapiņu. Jā, tāpēc viņš prasīja par to noziņojumu daļiem. Nē, to mēs paši. Ok. Un tas, cik ienes klients mēnesī, kā teikt? Cik klients mēnesī, es pat nezinu. Tad, kad es taisīju apkopojumu par visām reklāmām, pa visu, tad tie bija aptuveni kaut kādi 8%. Okay. Kāds tā ir nākušie plāni, mērķi, ko tu gribi sasniegt, ko tu gribi darīt? Mums tagad šis gads ir tāds, ka ir jānostabilizē tā kapu sfēra. Mēs esam jau lēnām sākuši iet būvniecībā iekšā un visādās dizaina lietās. Ir tur Facebook lapā, bet tur principā nekas ļoti aktīvi nenotiek. Es domāju, ka mūsu nākošā kampaņa mums arī ieplānot ir ar jums, ne uz kapu lietām. Uz citu kaut ko, ja? Ok. Ko tu teiktu kādam, kurš arī tur skatās reklāmas, viņš varbūt ir bijis tikties, bet viņš tā kā tāds, vēl baidās, nevar tā kā, zini, pateikt jā un uzsākt sadarbību, uzsākt kaut ko reklamēt, ko tu tam cilvēkam teikt? Noteikti jāpamēģina. Tur zaudēt kaut kādus laiku mazliet savējo. Un nedaudz finanšu resursus, bet uz visu to apjomu, kāds mums atnāca apakaļ, es gribētu teikt, ka tur... Viņš jau var nākt tev gadiem. Nekas. Viņš jau var nākt tev gadiem. Un tas, man liekas, būtiski saprast. Ka tev tas ir process strādāt visu laiku. Mums ir bijuši klienti, kur 2 gadus vienu to pašu reklāmu izmanto. Tu vienu to pašu sagatavo, vienkārši ieslēdz un visu laiku iet. Tā kā non-stopā. Es arī neredzu iemeslu tagad šo reklāmu, kas ir veiksmīga. Labi, viņa kaut kādā brīdī noteikti nāksies slēgt. Atjaunot vienkārši. Tas process jau strādā. Super. Kur cilvēki var tevi atrast? Kur labāk viņiem atrast? Ja kāds grib atrast par tevi vajag informāciju. Kur viņiem meklēt, kur sazināties? Mums šobrīd ir Facebook lapā. Kā viņi saucas? Progranit. Tā kā uz Maikas, ne? Tā kā uz Maikas. Progranit. 2 tu? Jā. Kāpēc 2 tu? Paprasīju arī jautājumu. Nav, okay, labi. Tāpēc, ka ar vienu bija jau. Ne Latvijā, bet ārzemēs mēs atradām vienu. Jā? Okay. Tas bija noķērt tev, ne? Ļoti, jā. Okay. Restīvi Progranit Facebook lapā. Ar 2 tu. Ok, super. Jākab, liels tev paldies, lai šogad viss izdodās un lai to nekad netrūkst klienti. Tas mans galvenais novēlējums.